Mācekļa atbildība. Redzot rakstos, Kristus veido ļoti tuvas attiecības, kas ļauj tevi konfrontēt. Viens no spilgtākajiem gadījumiem ir, kur Kristus Pēterim saka, ej nost no manis, kā tur bija, Sātana atkāpies, ne? Un turpat iepriekš viss baigi forši, viss chill un prasa, kas es esmu un tā tālāk, ne? Un pēc tam tāda radikāla tad pieeja, ne? Un tad es kaut kad lasot ticības sākumā likās, cik radikāli, tā, ja ņem, kad draudzība un tūs attiecības, kad tā, klāji traki, jā, noraid tev būtu, jā, ka tas tā, parasti veidot attiecības, un ja tās ir svarīgas, tad mēs cenšamies tā otru tā kā nesāpināt, bet ar laiku es saprotu, cik svarīgi un tieši tāda draudzīgas attiecības, tūs attiecības ļauj grūtas tēmas pacelt, ļauj viņas tirzāt, teiksim tā. Un tad, iedziļinoties jau vārdā, es saprotu, ka ir mācekļu atbildība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja tu sevi nosauc par kristieti, tad tu akceptē, ka jebkurš, kas ir Kristū, drīkst tevi konfrontēt. Un, protams, konfrontēt ar vārdu, nevis vienkārši dvēseliski kaut ko blietēt tev, jo viņam kaut kas nepatīk, bet ar vārda palīdzību var tevi konfrontēt, un tas ir veselīgi. Un slavu Dievam, ja tas tā notiek. Bet tā problēma ir, ka šodien nevienu neko nedrīkst, jo mēs esam tādā sekulārismā, tad ir pasaules skatījumā, tad ir tādā liberālismā, teiksim tā. Un seks visam tam ir vāja kristietība, kad mēs esam ļoti vāji kā kristieši, un, protams, mums ir jāstāsta ar tie briedumu un cik tu ilgi esi Kristu un tā tālāk, ka tur nevar uzreiz par glābšanas kaut kādiem aspektiem tikko svaigam kristietim slānīt virsū, ka viņš tur nav pareizi satvers. Tas viss jā, un, protams, bet katrā ziņā tas iedod to skaidrību, kad mums ir jābūt gataviem arī uz nērtām lietām, ka mūs kāds konfrontēs, un ka tu to tā veselīgi pasties, tad slavu Dievam, jo tas īstenībā ir tavās interesēs. Tas īstenībā ir līdzīgi, kāds reiz kaut kāds bērnībā, bija pēriens, ne? Un tad liekas, tajā brīdī kāds sakars, tu man nebija, tev pilnīgi algu, bet īstenībā, tieši pretēji, man ir ļoti svarīgi, un jā, šobrīd tas varbūt nērti, bet es esmu ieinteresēts tevī, lai tu sekmētos, lai tu neaiziet pazušanā. Un tas tāds, ļoti svarīgs, man liekas, aspekts. Un šo maz redzu, un pat draudzēs, kur mēs ņemam dalību, un kad kaut kas nepatīk, mēs reiz lažamies prom, tā tālāk. Viss tas arī nav nekas slikts, ja nav vienprātība un tā, bet tā problēma, ka mēs citreiz ienākam draudzē un sākam pukstēt vai sākam neklausīt tādā ziņā, kad ir katrai draudzē savu nosacījumu, savu kārtību, un nerespektēt to un pompozi uzvesties un tā, jo tad tavu tā taisnība var kļūt par grēku. Jo tev jau var būt taisnība, bet tas veids, kādā veidā to dara, pārvērsties par netaisnību. Tāpēc tas tāds, svarīgi mums, man liekas, rast to vietu, ka tas ir normāli, ka tev var konfrontēt, un ja to veselīgi satver, tad tu saproti, ka tas ir par svētību, par tavās interesēs. Protams, ir arī skauģi un visādi tādi ļaunprātīgi citu to lieto, bet to jau tu vari izdalīt un izšķirt. Bet kāpēc tas būtu svarīgi, kāpēc tāda tēma? Tāpēc, kad ja tev ir šis fails, tad tev nav jau uzreiz pretestība, ja kaut kas nērti paliek, ne? Bet tad labāk esi atvērts vai tiešām un pārskatu un
izanalizē un domā un diskutē ar to, kas varbūt dod tās neērtās lietas, jo tur gala rezultāts var būt svētība. Tā kā man patīk sentence, ja ir ko vērts darīt, tad to ir vērts darīt arī slikti. Ja? Kad nevis perfekti nedarīt neko, bet labāk ir neperfekti sākt kaut ko. Un tas ļoti, man liekas, iedod tādu, man jau nav, un tā, tas uzreiz nogriež visu to, un tu saproti, ka, labi, nav valoda, bet, sāc bubalēt, sāc tur plurpulēt kaut vai vismaz 1-2 frāzes, yes or no, pieņemsim, vai ok, vai, es nezinu, bet tas dod to kustību, to virzību, un beigās jau pastāties pāris gadu, un tu jau, ok, I can understand now, and I can speak in English a little bit, un tam līdzīgi. Tā kā es svētīts, šalom.